1600 Latvijas uzņēmumu šogad ir aizslēguši savu darbību. Kāpēc? Pirmkārt, mūsu valsts pārvalde nav, lai Latvijas tauta un valsts būtu labklājīga. Mūsu valsts pārvalde ir tāpēc, lai naudas var, ko viņas kalpa valsts izsaimniekot, gūt miljardiem, miljoniem ienākumus ik gadu. Ar to, ka mūsu valsti pametuši 100 000, vien norāda, ka maniem vārdiem ir absolūta patiesība. Nākamais. Kāpēc ir aizvērti 1600 uzņēmumu Latvijā? Tāpēc, ka mūsu klientiem ir ļoti zema pirktspēja. Mūsu klients var atļauties tikai pirkt certificētu lētu produktu. Un mūsu uzņēmējs nav spējīgs konkurēt ar certificētiem lētiem produktiem. Viņš var radīt tikai kvalitatīvu produktu. Bet mūsu tautai nepietiek naudas priekš šī kvalitatīvā produkta. Nākamais. Kāpēc aizvērās 1600 uzņēmumu? Tāpēc, ka mūsu tauta izmirst 10 000 gadu. 100 000 pamet Latviju. Un tas nav tikai tautas izmiršanas jautājums. Tas ir tautsaimniecības jautājums. Tie ir klienti mūsu uzņēmējiem. Jo mazāk klientu skaits mūsu uzņēmējiem, jo mazāk iespēja viņam izdzīvot. Un tas ir paši pamats. Tāpēc tautas kustības vārdā aicinu nenoskatīties apātiski, neticīgi un bailīgi no rīcības, kas notiek Latvijā. Nebūt liederīgie idioti, slaucamie auli naudas varai. Piedalīties tautas kustībā, modināt tautu, celt viņu rīcībai. Un tāpatās kā mūsu senči, latviešu strēlnieki, izmainīja lielas valsts, cariskās Krievijas valsts pārvaldes sistēmu, izmēza aristokrātu varu, izmēžam naudas varu no Latvijas un veidojam patiesu suverēnu tautas varu ar valsts pārvaldes sistēmu, kur ir motivēta, ieinteresēta Latvijas valsts un Latvijas tautas labklājībā. Paldies par uzmanību!